Labrīt! Šodien man stāstiņš ir par 2 brāļiem. Jums ir kāds brālis? Kādam ir, kādam nav. Brāļi kādreiz kaitina jūs, bet arī iepriecina kādreiz. Bet iepriecina arī. Nu, lūk, un šodien man ir stāsts par 2 brāļiem. Viņi abi bija zemnieki. Un viņi dzīvoja viens otram blakus, un viņi bija ļoti draudzīgi. Un ja kādreiz kādam kāds traktors saplīsa, vai kāds darba rīks, vai viņiem bija kaut daudz darba, tad viņi vienmēr viens otram gāja palīdzēt. Un vienu dienu abi šie brāļi sastrīdējās. Un viņi neizlīga mieru, un tas strīds auga vien lielāks un lielāks, un viņi jau vairākas nedēļas nesarunājās. Un tad vienu dienu pie vecākā brāļa durvīm, vecāko brāli sauc Džons, pieklauvēja namdaris. Andrej, kā tu domā, kas ir namdaris? Tu zini, kas ir namdaris? Ko viņš dara? Eliņa, nāksim blakus. Namdaris ir tātad tas, kurš taisa visādas saplīsušas mantas, viņš salabo, kaut ko uztaisa, un tas namdaris pieklauvēja pie durvīm, Džons atvēra, un viņš jautāja, vai viņam nebūtu uz pāris dienām kāds darbiņš, ko iedot. Un Džons padomāja, viņš teica, jā, iziesim ārā sētā, tur laukā, es tev kaut ko parādīšu. Nu, viņa abi izgāja ārā, un Džons rādīja, redzi, tur pāri pļavai, tur dzīvo mans brālis, mans kaimiņš. Un es gribu, lai tu no dēļiem uztaisi 8 pēdus augstu žogu, lai es savu brāli, savu kaimiņu neredzētu. Jo viņš pagājušajā nedēļā ar traktoru izbraukāja visus manus laukus, tur pārplūda upe, un tagad man viss vienos dubļos. Un es negribu viņu ne redzēt, ne dzirdēt, tāpēc uztaisi lielu žogu. Nu, labi. Namdars pajautāja, kur ir naglas, kur ir dēļi, un kamēr viņš visu dienu zāģēja, mērīja un darbojās, tikmēr Džons aizbrauc uz pilsētu, viņam vajadzēja kaut ko izdarīt, tur sadarīt savas lietas. Tātad, kad Džons vakarā atgriezās mājā, darbiņš bija padarīts, un Džonam acis iepletās, jo viņš ieraudzīja kaut ko, ko bija uztaisījis namdars. Un kā jūs domājat, Eliņa, ko viņš bija uztaisījis? Viņš bija žogu uztaisījis. Eliņa domā, ka bija. Kā Andrejs domā? Andrejs vēl domā. Nebija. Rūta un Tabita bija uztaisījis. Bet ziniet, ko izrādās, ka viņš tomēr nebija uztaisījis žogu, bet bija viņš uztaisījis tiltu no vienas mājas uz otru. Kā jūs domājat, kāpēc viņš bija tiltu uztaisījis? Varētu aiziet uz kaimiņu māju. Tāpēc, lai varētu aiziet uz kaimiņu māju, nevis uztaisīt žogu, lai neredzētu kaimiņu māju. Un tad, kad brālis no kaimiņu mājas nāca priecīgs, tad arī Džons gāja pretī savam brālim priecīgs. Viņi abi izlīga mieru, viņi apķērās, un viņi atkal bija vecie, labie, mīļie brāļi. Un tad, kad Džons jautāja meistaram, varbūt tu vari palikt, jo mums ir vēl daži darbi jāizdara. Un tad meistars teica, diemžēl man ir jāiet uz citām mājām un jātaisa citās mājās tilti. Kā jūs domājat, kas tas ir par tiltu? Kāpēc viņš uztaisīja tiltu, nevis žogu? Ko? Lai viņi nebūtu visu laiku sastrīdējušies. Jā, lai viņi nebūtu visu laiku sastrīdējušies. Un tā kā, ja jūsu brāļi vai klases biedri, vai kaimiņi, kādreiz jūs kaitina, atceraties, netaisiet žogu sev priekšā, bet taisiet tiltu, lai jūs vienmēr varat ar viņiem izlīgt un būt draugi. Labi? Sarunāts? Sarunāts? Paldies!